Tā kā šokar ir Helovīna ballīte, un es noteikti gribu uz kādu tādu doties, tad man vajag izdomāt, ko vilkt mugurā un kā sev stilīgi pasniegt. Man ir ideja, jo es esmu sarunājusi tikšanos sarunu ar Elīzu, kuru noteikti zina, kā vajag šajos Helovīnos traki labi izskatīties. Pastāst, tu svinēsi Helovīnus? Es svinēšu Helovīnus. Kā tu esi izdomājusi? Es saģērbšos vienā no Lelles tēliem. Šobrīd ļoti aktuāli Amerikā, un es domāju, pavisam drīz arī Latvijā parādīsies monstru bērni, jeb Monster High, kuri mācās parastā skolā un ir ļoti interesanti. Bet kāpēc vispār tas ir tāds ļoti aktuāls tev un tavām draudzenēm? Kāpēc jums patīk šīs meitenes? Tāpēc, ka viņas ir slavenu spoku un briesmoņu bērni. Viņām ir kaut kāds īpašs spējas? Jā, piemēram, Draku Laura viņai ir rozā, melni mati ar rozā šķipsnām, un viņa vienmēr bieži nesā kaut ko balti melnu strīpainu ar rozā akcentiem. Frankensteina ir tā meitene. Jā, man patīk tas, ka viņai, tad, kad viņa skolā satiek visstilīgāko puisi, tad viņai aizlido roka. Medūzas dēlam viņam ir viņam ir tādas sarkanas saules brilles. Ja viņš noņem, tad visi viņa draugi pārvēršas pa akmeņiem. Tā ir ūdens briesmoņa meita. Vienmēr līdzi ir akvārijas ar zivtiņu iekšā. Un, lai viņa paņemtu to savu mīļdzīvnieku klasē, tad viņa viņu saloka mazā maciņā, ko neviens nezina, ka viņai tāds maciņš ir. Un īstenībā tas ir viņas tas mīļdzīvnieciņš. Bet nav mazliet tā briesmīgi, man stāst, man liekas, ka tā jābaidās no viņām. Varbūt bišku. Bet tā viņas ir tādas labas, ja, meitenes? Jā. Bet man tik un tā interesē, kāpēc tev tieši patīk šī Drakulas meita? Kas viņai tāds īpašs ir? Tāpēc, ka vienmēr, tad, kad mēs izējām no mājas, mēs apskatāmies spogulī, kādas mēs izskatāmies. Bet viņa nekad neapskatās, jo viņa neredz sevi spogulī. Bet viņai ir tik daudz gadi, un kā viņa var tik skaisti izskatīties, to gan es nesaprotu. Tur kaut kāds knipiņš ir, vai ne? Jā. To, ka ir iznākušas 3 grāmatas, un tagad, laikam, nākamgad pavasarī iznāk 4. grāmata, es dzirdēju, bet vai ir arī kaut kādas spēles un vēl vis kaut kas, ko var skatīties? Jā, internetā ir video spēles un multfilmas, videoklipi. Tur var izpildīt testu pa viņām, un es arī izpildīju to testu, un es līdzinājos tieši šitajai. Monster high, monster high, monster high. Come on, don't be shy, monster high. A party now.